Šonadēļ kopā ar plastikas ķirurgu Ansi Ģīli mēs runājam par sieviešu slēptajām un atklātajām bailēm saistībā ar plastisko operāciju. Labrīt, Ansi! Brīt. Un jautājums ir, kā sagatavoties emocionāli? Vai ir normāli justies tādai nedrošai un baidīties no izmaiņām? Pirmkārt, no ārstiem ļoti bieži cilvēkiem ir, ja ne bailes, tad vismaz satraukums vēršoties ne tikai uz ķirurģisku ārstēšanu, bet arī uz konsultāciju. Tas ir normāli. Tas ir pilnīgi un absolūti normāli. Un būtu jocīgi, ja tā nebūtu. Par emocionālo sagatavošanos, ja cilvēks ir nonācis līdz situācijai, kad viņš skatās spogulī un kaut kas tajā ķermenī galīgi nešķiet tik labi, kā tas varētu būt, aiziet pēc padoma, tas nav nekas nosodāms, un ja cilvēks nāk pēc padoma un grib šīs izmaiņas, tad viņš emocionāli jau principā ir gatavs. Jautājums ir tikai par to, lai mēs salāgojam šos iespējamos iegūmus ar potenciāliem riskiem, un lai cilvēkam ir iespējams ieplānot gan no viņa veselības stāvokļa skatu punkta, gan no viņa režīma skatu punkta šo ārstēšanu un pēcoperācijas periodu adekvātu. Vēl viena, man liekas, tāda ļoti aktuāla lieta un jautājums ir sāpes. Vai sāpes pēc operācijas būs izturams un cik ilgi tās parasti būs? Mūsdienu medicīnā sāpes, kas tiešām riktīgi bojā dzīvi arī pēcoperācijas periodos, tie ir ļoti reti gadījumi. Ja. Tas, ko mēs izdarām mūsu klīnikā, pacienti pēc lielākās daļas operāciju paliek vienu nakti. Šo vienu nakti viņi ir anestēzistas uzraudzībā, kas vaktē visas ķermeņa funkcijas, elpošanas, sirdsdarbības, skābekļa piesātinājumu asinīs, un vienlaicīgi arī mēs iepazīstam mūsu pacientus un saprotam, kā viņiem sāp, cik viņiem sāp, kā viņi ir jāatsāpina, kurus medikamentus viņi panes, cik ilgi, kurš no medikamentiem iedarbojās. Līdz ar ko mēs visus pacientus laižam mājās ar ļoti līdzīgām šīm sajūtām vai diskomforta līmeni, bet viņiem tiek piemērots. Citam tas būs viena tablete vienreiz dienā, citam tas būs 3 medikamentu kombinācija 3 reizes dienā. Tā, ka kāds šausmīgi mocītos un būtu ar asarām acīs, tā īsti nav. Tad vēl, cik ilgs būs atvesļošanās laiks un vai pacients spēs normāli par sevi parūpēties ikdienā? Tas arī ir aktuāls jautājums. Protams, katrai operācijai tā specifika ir mazliet savādāka, bet kopumā, ja mēs skatāmies, tas grūtais laiks ir pirmās 7 līdz 10 dienas, kurā ir maksimālais uztūkums, kurā ir lielākais pēcoperācijas sāpju līmenis, kas arī droši vien prasa medikamentu lietošanu. Pēc tam tā dzīšana viņa kļūst jau drusciņi lēnāka un vairs netik dinamiska. Un nākošais tas posms ir pirmo 4 līdz 6 nedēļu posms, kurā sāk formēties rēta, kurā uztūkums pamazām iet nost. Un tālāk jau starp šo 6. nedēļu un 6. mēnesi dzīšana norit līdz galam. Tā kā līdz 6 mēnešiem mums sakārtojās viss limfas atteces jautājumi, rētas mīkstinās, paliek plānākas, gaišākas. Operētais reģions ieņem savu dabisko izskatu un tādu pilnu gala rezultātu lielākā daļa operācijā mēs redzam apmēram 6 mēnešos. Paldies, tev, Ans. Ar mums šonedēļ no rītiem bija Ansis Ģīlis, plastikas ķirurgs. Paldies! Paldies!